Sveiki, draugi! Šodien ieraugot Facebookā kādu postu par mācīgām mammām un tādām lietām. No kādas sievietes radās vēlme ierunāt ziņu par manu skatījumu par privātajām robežām un par ģimenes vērtībām un tādām lietām. Tātad, kas tad mēs īsti esam? Pirmais sāksim ar to, kas ir ģimene tātad manā skatījumā. Manā skatījumā ģimene ir vīrs, bērni, sieva. Tā ir ģimene. Tātad mēs izaugam, mēs piedzimstam, mēs augam ar mūsu vecākiem. Mūsu vecāki ir mūsu ģimene, brāļi, māsas. Tiklīdz mēs pametam savu māju, pametam savu, izveidojam jaunas attiecības, pametam mammas pavardu, mēs sākam veidot savu ģimeni. Un tātad jau tas vīrs vai tātad sieva mums paliek jau ģimene. Mūsu bērni ir ģimene. Mūsu vecāki, brāļi, māsas, tie jau mūs atkal paliek kā mūsu radinieki. Un jebkurā gadījumā ģimene tā ir prioritāte, jebkurā dzīves situācijā. Par ģimeni vajag stāvēt un, tā ir tāda kā mūra siena ir jābūt tur, kur tu vienmēr vari paslēpties un bērns var atnākt mājās, nevis nobijies, baidīties pateikt vecākiem, ka tur kaut kas notika kaut kur, bet ka viņš zinās, ka viņi vienmēr aizstāvēs. Lūk, tā ir ģimene, man liekas. Un arī pat visam tam pāri mēs paši kā personības vienmēr esam vissvarīgākie, jo mēs esam šajā pasaulē nākuši ar savu mērķi. Ģimene tas ir mums tāds kā plusiņš, vai ne? Tas ir no cilvēciskā skatu viedokļa, tas ir primārais. No dvēseliskā skatu viedokļa mēs šeit esam atnākuši izpildīt savu dzīves aicinājumu. Kaut ko izdarīt. Jā, varbūt kādam arī ir tas aicinājums, tā ģimenes izveidošana. Tad tas viss ir super, tas viss vienā, vai ne? Bet ļoti bieži tie aicinājumi ir pavisam citi. Jebkurā gadījumā vajag sevi likt par prioritāti, jebkurā situācijā, pat bērns vai vīrs vai sieva, viņi nekad nav svarīgāki par mums, par tevi tātad, vai ne? Bet, ja tu sevi spēj pasargāt un savus kodolus ir iekšā izveidots un tu spēj nosargāt savas teritorijas, tad otrais tev ir jāveido tātad ģimene. Jāizstāv, jāizsargā un tādā veidā. Īstenībā tā godīgi no malas pastoties, tik ļoti ir neizprotamas tādas situācijas, kad cilvēki nezin, ko viņi dara. Kad viņi mēģina sevi saplēst uz 10 daļām, viņi saprot, ka, tur tēvs, mamma, vīrs vai vēl kaut kas tevi grauj nost morāli. Nav iespējams dzīvot, vai ne? Tu jūties, tu raudāt gribi katru dienu, tu vēl kaut ko, jau negribi dzīvot gandrīz vai. Bet vienalga, ka tu mēģini sevi saplēst uz 5-10 daļām, ka tik visiem izdarīt labi. Priekš kam? Kam tas ir vajadzīgs? Par to paldies netieks, tie saucās vampīri. Viņi ir sūci, viņi sūca enerģiju, viņi dzīvo no mūsu enerģijas, viņi viņu sūc, viņi barojas no tā, tāpat kā ļaunie gari, kas ir enerģijas līmenī, vai ne? Viņi barojas no mūsu pozitīvās, no augstajām vibrācijām, no pozitīvās enerģijas. Tas pats ir ar šitiem uz zemes cilvēkiem, vai ne? Tie arī ir enerģijas vampīri, sūcēji. Viņš ierauga, ka tev ir labs garīgais, viņš sačakarē tev garīgo, viņam par to ir prieks, viņš uzsūca to enerģiju no tevis. Tev palika bēdīgi, viņam viss ir super, vai ne? Tas, protams, notiek neapzinātā līmenī. Mammas, tēti jau neies speciāli mūsu dzīvi bojāt, vai ne? Tas notiek neapzināti. Bet, tā tas notiek. Tāpēc mums, kā personībai, vajag vienmēr nospraust savas robežas. Arī bērniem no bērnības tas ir jāmācā. Jānosprauž savas robežas. Kas ir bērns? Bērns ir arī personība. Viņam varbūt ir vecāka dvēsele nekā mēs esam vecāki, vai ne? Vienkārši tas, ka ķermenis pagaidām nav tik attīstīts. Tas jau ir cits jautājums, bet, mēs nedrīkstam ļaut, mums bērni savi ir jāsargā, mēs viņam nedrīkstam ļaut justies tā, ka
viņam kāda sveša tante skolā var kaut ko nodarīt pāri, piemēram. Bērnam ir jājūt aizsardzība no vecāku puses. Viņam ir jāmāca nolikt savas robežas. Ja bērns grib aiziet uz tualeti stundas laikā, viņam nav jāprasa atļaujas svešai tantei iziet uz tualeti, viņš paņem un aiziet uz tualeti. Tā ir cilvēka privātā teritorija, tā ir veselība, tas nav normāli šitās visas situācijas. Un, nu jā, tas pats ir arī, bet jā, tas pats ir mums vecākiem. Mums vajag tātad arī savas tās robežas nospraust, vienmēr visu salikt pa vietiņām. Un tieši ar piemēru, lai ko mēs mācītu saviem bērniem, pilnīgi vienalga. Mēs mācām to tikai un vienīgi ar savu personīgo piemēru. Vārdi, tas ir tukša skaņa, tas ir bezjēdzīgas skaņas, kuras pa vienu ausi ielido, pa otru izlido ārā. Tikai un vienīgi piemērs. Bērns, kad redz katru rītu, piemēram, kā tētis sabučo mammu, kā mamma sabučo tēti, vai ne? Kā mēs viens otram atveram durvis, kā mēs, tur samīļojam pirms miega un tādas lietas. Protams, ka viņš izaugs tieši tāds pats. Ne jau, ka mēs viens uz otru rūcam katru mirkli, bet mācam bērnam vajag cienīt, bet paši mēs nedaram nevienā sekundē to. Tā tas nestrādā, tā tas arī nekad nestrādās. Tā ka jā, tikai un vienīgi piemērs. Robežas. Kas ir robežas? Tātad vēlreiz varbūt. Robežas nedrīkst mainīt. Tev ir savi tabū, vai ne? Personībā, kā cilvēkam ir savi tabū, kurus tu nevēlies, lai kāds pārkāpj. Tad arī neļauj pārkāpt. Tad nav nozīmes, kas viņus vēlas pārkāpt. Vai tā ir māte, vai tas ir tēvs, vai tas ir kaimiņš, kaimiņiene, vai tas ir bērns, vai tā ir skolotāja. Nav pilnīgi nekādas nozīmes. Viņi visi neatšķirās ne ar ko. Mūsu teritorija ir mūsu teritorija, privātā. Mūsu robeža ir mūsu robeža. Un nav nozīmes, kurš viņu vēlas pārkāpt. Viņš vēlas pārkāpt tātad mūsu robežu tajā situācijā. Un nevienam nav atļauts to darīt. Tātad pieņemam lēmumu, sarakstam uz papīriņa savas prioritātes, savas robežas un vienkārši pieturamies pie tā. Un jūs pamanīsiet, kā dzīve uzlabosies. Tas arī ir ļoti, ļoti vienkārši vajag to izdarīt. Vienkārši vajag pie tā pieturēties. Nevajag pieļaut, ka tu iztīri māju, tikko vīrs atnāk mājās, piemēram, izmetā savas zekes pa visu māju. Vai, paēd tur viesistabā nomet bļodu netīro. Tas nav normāli, tā ir necieņas izrādīšana. Tas nav pieņemams. Tāpat arī sieva nav nozīmes, es tagad tā vienkārši saku vīrs vai sieva vai ne, bet tā vispār mēs neatšķiramies ne ar ko. Mums ir vienādas tiesības, mums ir vienādi pienākumi. Mēs neatšķiramies ne ar ko, ne vīrs, ne sieva, ne bērns. Un kā mēs bērnam iemācīsim to bļodu netīru aiznest uz izlietni? Tikai ar savu piemēru, vai ne? Un tāpēc, noliekam savas robežas, un ja kāds, un tam cilvēkam, kurš viņus mēģina pārkāpt, vienu reizi izskaidrojam, ka tās ir mūsu robežas, kuras mēs nevēlamies, lai kāds pārkāp un maina. Un ja kāds neieklausās jūsu vārdos, mēģina tikt tam pāri, mēģina viņus pārkāpt, mēģina jūs izmainīt kaut kādā veidā, sev vēlamā veidā, jūsu robežas pārkāpt, tad vienkārši atsakaties no tā cilvēka. Vienkārši atsakaties, tur nav citu variantu, nav jācieš. Tu neesi nācis uz šīs pasaules, lai ciestu. Tu esi nācis uz šīs pasaules, lai izbaudītu dzīvi un lai pildītu savu aicinājumu.